Šeit priekšā ir pagaidām 2 tukši grozi, bet zinot mūsu vēsturi, var teikt, ka viņi noteikti ir bijuši pilni, un arī tagad mēs tos piepildīsim ar uz lapiņām uzrakstītām kādām situācijām, kad neesam ieraudzījuši citu konfesiju pārstāvjos savus tuvākos. Atzīsim, ka mums pašiem ir aizspriedumi, kaut kādi stereotipi, ka mēs domājam, viņi jau tādi un tādi, vai no viņiem jau to nemaz nevar gaidīt, vai vēl kaut kā tādi izteikumi un mums tāda pārliecība, tas sava pārākuma sajūta. Tad gan paši esam piedzīvojuši to, ka esam necienīgi domājuši, izteikušies par citiem kristiešiem. Un tad varam to tādu uzrakstīt, ka, lūk, kādreiz domāju, ka viņi visi ir tādi vai šādi. Bet ne tikai mēs paši par sevi atbildam, bet mēs esam dzirdējuši savu draudzes piederīgo, pat varbūt tās savu garīdznieku, kādus izteikumus, kas arī bijuši pilni aizspriedumu, tas arī nezināšanas. Tad nožēlosim arī tos. Uzrakstīsim, lūk, es esmu jau tas dzirdējis, ka par katoļiem saka, ka viņi ir šādi un tādi. Es esmu dzirdējis, ka par luterāņiem saka, vai par baptistiem saka. Mēs vēlamies visus šos savus aizspriedumus, savus nepareizos vērtējumus salikt pie Jēzus kājām, krusta priekšā. Skanēs uzsām kāda dziesma. Tas laikā jūs varat uz tām lapiņām, kas jums jau bija sagatavotas, uzrakstīt vai jūsu pašu, vai kādu jūsu dzirdētu aizspriedumu, kādu aizskarošu repliku vai kādu nepatiesu vērtējumu par citu konfesiju, uzrakstīt uz tās lapiņas un tad atnest šeit altāra priekšā. Tev sirdī atdodu visu, kas tajās, es visu atstāju, Tevis dēļ mans kungs un Dievs, manas vēlmes dziļākās, un sapņus dodu Tev, un manu lepnumu pret dzīvi Tavu apmaiņu. Tev sirdī atdodu, Tev sirdī atdodu, un visu, kas tajās, es visu atstāju, Tevis dēļ mans kungs un Dievs, manas vēlmes dziļākās,
Kungs, es nolieku atdot visu to, kas ir manā sirdī. Kungs, nāc svētais gars, šķīstī to. Ļauj mums atdot visus troņus, kroņus, ko mēs esam atnākuši. Šķīstī. Un nolikt to, Jēzus, pie Tava svētā krusta, pie Tavām kājām. Kungs, mēs noliekam visus mūrus, ko esam uzbūvējuši, vai kāds starp mums ir uzbūvējis. Mēs noliekam, mīļais Jēzu, pie Tavām kājām. Kungs, nepiedošanu, rūgtumu, sāpes, aizvainojumu, jebkuru sliktu vārdu, domu, no mums vērstu vai pret mums vērstu. Noliekam pie Tavām kājām, Kungs, Jēzu Kristu. Mēs mīlam Tevi, Jēzu, un mēs visu Tev atdodam. Mēs atdodam Tev visu sevi, savu sirdi un visu savu būtību. Mēs atdodam katru draudzi un katru konfesiju. Mēs uzticamies Tev. Mēs ticam, Kungs, ka šis nav vienkārši tāds žests, bet ka tam ir tāds garīgs spēks, kas mūs vieno, kas mūs atbrīvo. Es atdodu. Es atdodu visu Tev, visu Tev. 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 Kungs, es uzticu visu Tev. Es atdodu visu Tev, visu manas domas, mans spriedums. Es atdodu visu Tev, visu Tev. 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 Paldies, Kungs, Dievs, ka mēs varējām nolikt visu Tev. Tu to pieņēmi, paņēmi.
Es tagad aicinu visus piecelties un tādā lūkšanas garā baznīcu pārstāvjus aizlūgt kopā par to, lai Dievs dziedina visu to, kas tur ir ielikts, aizskalo, šķīstī, mazgā, un lai tas vairāk nekad neatgriežas. Tā kā pacelsim sirdis lūkšanā uz kungu, sākumā es aizlūkšu skaļi, pēc tam mēs varam savā sirdī garā palūkties, lai Dievs to visu dziedina. Debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam, lai Tu nāc ar savu žēlastību un lai Tu ņem un šķīstī un mazgā visu to, kas tur ir izteikts šajos groziņos. Un lūdzam, lai arī tas, kas varbūt ir palicis neuzrakstīts, bet arī ir ticis ieraudzīts sirdī un tā kā atdots Tev un nožēlots. Mēs lūdzam, kungs, nāc ar savu šķīstīšanu, ar savu piedošanu, ar savu dziedināšanu. Mūsu savstarpējās attiecībās, konfesiju savstarpējās attiecībās, lai mēs uzlūkojam viens otru ar mīlestību un ieraugām to labo, ko Tu ikvienam esi iedevis. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.